Skutelis ir studijā. Kas tad īsti ir tās slavenās kvotas, par ko mēs tik daudz runājam? Tas nozīmē, ka gada laikā valsts apņemas apmaksāt noteiktu skaitu izmeklējumu un speciālistu konsultāciju. Un kā izrādās, tās kvotas ir krietni par maz. Un šī par valsts progresu liecinošā bilde atgādina situāciju ar degvielu vienā no mūsu draudzīgajām kaimiņu valstīm. Vai tas, ka kvotas beigušās, ir kaut kas jauns un nebijis? Nē, nebūtu ne. Bet iepriekš tās varēja pārtērēt, ja nu gadījās, ka cilvēki kāda nezināma iemesla dēļ slimo vairāk. Un tika meklēts papildus finansējums. Savukārt tagad slimot vairāk vienkārši nav paredzēts, jo nav nejausmas, ja godīgi. Vienīgais loģiskais, kas man nāk prātā, iespējams, ka tas ir saistīts ar to, ka medicīna ir strauji attīstījusies. Un, redziet, iepriekš, kad medicīna vēl nebija tik attīstīta, tika uzskatīts, ka cilvēku saslimšana ir neparedzama lieta, tādēļ tam atvēlētais budžets bija tāds elastīgs. Bet mūsdienās tiek izmantota viena no drošākajām pacientu skaita aprēķināšanas metodēm, proti reķināšana uz bobi. Vai tas, ka ilgi jāgaida uz kādu izmeklējumu, ir liela problēma? Nē. Gadījumā, ja jūs esat tā sieviete, piemēram, kāda sieviete, kurai konstatēts vēzis, un šāda diagnoze ir pirmo reizi, audzējs ir nierēs, tāpēc jāveic vēdra dobuma datortomogrāfija, onkologs jums dod nosūtījumu, un sakot, ka principā būtu pareizi, ja 10 dienu laikā tiek veikti visi izmeklējumi, jo no izmeklējuma ātruma atkarīga tālāk ārstēšana, bet reāli jāgaida ir pāris mēneši. Tad tā ir problēma, es gribētu teikt. Vispieprasītākie izmeklējumi, ja jūs pie sevis domājat, kuri tie ir magnētiskā rezonanse un datortomogrāfija. Piemēram, pērn pirmajā laižam uz bobi gadā, kad tika rēķināts pēc tās pašas metodas, jau februārī tika izsmeltas viss pieraksts līdz gada beigām. Tādēļ vēža slimniekiem bija pat tāds savā starpā izstādies joks. Ja slimību atklāja gada sākumā, ir cerības izārstēt, ja vēlāk, piedodiet, nelaimējās.